9 automobīļi un ļoti dažādi automobīļi. Mums ir 3, kurus varam saukt par premium klasi. Tātad ir Audi BMW un Land Rover Discovery. Cenas tur ir 50 līdz 80 tūkstoši. Otrā galā cenas sākās zem 15 tūkstošiem, un tur ir ļoti interesanti kompānija. Šogad ir mazākais no visiem ir Nissan Micra. Turklāt ar ļoti interesantu motoru, kas izraisa dažādas strīdus un karstas diskusijas. Tur nav pat litras tilpuma. Ja ir pierasts, ka pusotri jau maz, 2 jau labi, tad te ir 0,9. Un, ziniet, šis automobīls ar 0,9 iet tik ātri, ka tiesības varētu pazaudēt uz ilgāku laiku. Un turklāt saukt par mazuli šos automobīļus. Par mazuļiem sen nav pareizi. Tur ir izmēri 4 metri un pilns komforts 4 cilvēkiem. Šodien Mikrā iekāpa viens no mūsu žūrijas šīdienas viesiem no i-auto Zēns, kur augums ir 2,10 m un iekārtojās Mikras aizmugurējā sēdeklī un aizbrauc tīri smaidīgs. Jumtā bukt neizspieda. Ļoti interesants un labas atsauksmes šodien ir par Citroen C3. Šīs automobīls nav gājis tajā futuristiskajā, varētu teikt, dizaina cīniņā, kurā iesaistījusies ir Honda Civic. Tāpat Micra asas šķautnes dažādi, tādas āršķirības varētu teikt. Jā, Citroens ir daudz mierīgāks dizainā ar praktiskām uzlikām, kā sāka kaktus uz durvīm, kas palīdz stāvvietās, tur pasargā no buktītēm. Ar teicamu automātisko kārbu, ar labu dinamiku, pie motora tilpuma tikai 1,2 litri. Šodien praktiski nav mums vispopulārākā grupa, kas ir Latvijā. Tie ir mazie un vidējā izmēra crossoveri. Mums ir vienīgi maza CX5. Es ceru, ka šajā grupā noteikti nāks klāt kaut kas interesants un balsojums būs sīvs. Ļoti labi iespēja salīdzināt vairākas tādas mazās un kompakta klases automobīļus. Piemēram, ļoti patīkami iespēju atstāja Citroen C3, franču automobīls, kas Latvijā varbūt tās nav pārāk populārs, bet gan cena, gan ietilpība, komforts, braukšanas, vadāmības iespējas bija diezgan tādas pārliecinošas. Un jāsaka pat tā, ka tā cena 16 000 par konkrētu automobīli ir ļoti konkrēti spējīga un ir vērts padomāt. Vai, ja tu gribi izcelties nedaudz masā, tad noteikti ar Golfu vai Focus tas neizdosies, bet tieši šo Citroen tas varētu sanākt, jo tāda automobīļa nebūs daudz. Ļoti patīkams iespējas par jauno Honda Civic. Faktiski 1.5 turbo motors, perfekta vadāmība, 2 versijas, gan ar automātisko kārbu, gan ar manuālo kārbu. Kā jau Honda ļoti precīzi stūrējās un arī cena ir adekvāta komplektācijas līmenim, tā ka es domāju, ka tas Latvijā varētu būt tuvākajos gados viens no bestselleriem. Ja kāds vēlās braukt ar Nissan Micra, tad droši vien vajadzētu padomāt tomēr par dīzeļu versiju, jo nepilna litra motoriņš ar turbīnu pilsētā lēnā akadēmiskā braukšanā viņš pietiks, bet ja grib jau tā dinamiskāk pabraukt vai arī tad vairāk braucienu pa šosejām paredzēt, būs pa vāju. Autoparks ir ļoti interesants, ir ļoti tādi spēcīgi konkurenti, kurus var salikt blakām, var salīdzināt. Būs grūti izlemt, kurš tad šogad būs gada auto. Protams, šis ir tikai pirmais pasākums, ja rudenī vēl nāks klāt daudz pretendentu, tad jau būs ko tiešām padomāt. Ja. Bet šobrīd tā izkristalizējās, ko gribētu tā īpaši pieminēt, tas ir jaunais Honda Civic, Citroen C3. Tie ir tie, kuriem paspēts izbraukt, un tad mums vēl ir palicis ir Audi. Ir Audi, ir jaunais Land Rovers un Mazdas džipiņš. Tie vēl automobīļi, kur mums jāpatrolē. Izdevās salīdzināt 2 mazās klases automašīnas. Tas ir Citroen C3 un Nissan Micra. Jāsaka, ka Citroen C3 ir
pārspējis pats sevi. Pārspējis ir arī šo te Nissaniņu. Mikra vairs nav Mikra. Viņai jāņem no šis nosaukums. Viņa ir lielāka nekā C3. Ja mēs vēl zinām, ka C3 vēl uz leju ir C2 un C1, ja, tad C1 varbūt jau sāk rotaļlietai pielīdzināt vai ko tam līdzīgi. Bet visumā pasākums ir, protams, kā vienmēr, ir labi norganizēts, pārdomāts, ja, jo savādāk nemaz nevar būt, jo šeit ir savākušies savas nozares profesionāļi. Vēl liels notikums šodien ir protams, tas, ka ir iznācis gadskārtējais gada auto žurnāls. Faktiski vienīgais tāds tik biezs, tik nopietns, tik bagāts auto izdevums Latvijā kopš mūsu žurnāla viens pakaļ otram tā vai nu aiziet pavisam vai kļūst plāniņu un lielākā apjoma daļa tur ir tulkojumi. Mums ir absolūti oriģināli materiāli uz 120 lapusēm. Neadekvāta zema cena, priekš tik daudz lapuse. Iekšā ir profesionāļi viedokļi. Iekšā ir labas bildes, kvalitāte ir ļoti laba. Man ļoti patīk, ka katrā klasē mēs varam redzēt salīdzinājumus dažādus gan starp modeļiem, gan starp markām. Ja, un tabulas ir ļoti saprotams, vienkāršas un interesantas. Ja, tā kā cilvēks lasot šo te, var veikt dažādas secinājumus. Žurnāls ir pārdošanā, variet iegādāties un novērtēt. Turklāt nolēmts, ka šis žurnāls jau stabili kļūst par tradīciju un iznāks arī nākošais.